Labdien! Pēc ilgāka pārtraukuma atkal ir tāda jauns video sērijā Glābts, lai glābtu. Šoreiz apspriedīsim tēmu māceklība, un, kā jūs redzat, līdzās nav ciemiņa, bet ciemiņš ir. Lai sazinātos ar ciemiņu, šoreiz mums nāk talkā tehnoloģijas, un ar mūsu šīsdienas ciemiņu Aivi Ilsteru mēs runāsim Zoomā. Tad, domāju, ka būs forša saruna, daudz ko jaunu varbūt uzzināsim, kam ir mums viens par otru. Un tā, čau, Aivi! Sveiki, sveiki! Tā, es arī tūlīt atvēršu spikerīti, kur ir jautājumi. Teikšu godīgi, jautājumi Aivim pirms tam bija aizsūtīti. Viņam bija iespēja viņam sagatavoties, visiem citiem viesiem nebija iespēja sagatavoties. Un pirmais jautājums, tā, kad prasa, kas tu esi, tad viņiem vienmēr bija tāds mulsums un ātri bija kaut ko jāizdomā. Bet Aivim bija iespēja sagatavoties. Un tad, ja tomēr kāds nezina, kas ir Aivis, tad varbūt ātri var pateikt. Kas ir Aivis? Aivis, tas ir ļoti dziļš jautājums patiesībā. Es domāju, ka tas man gandrīz aizņēma lielāko daļu, kad es domāju par to, jo tas ietver sevī ļoti daudz izrādās, kad tu tā aizdomājies. Bet es arī bišķi, tā kā Arturs teica, ka man bija laiks sagatavoties, tad es bišķi kaut ko pierakstīju. Un mana pirmā doma, kas man ienāca prātā, bija tāda atziņa, kurai es ļoti pieķēros. Kad daudz gadus atpakaļ man aizķēra kāds citāts, kas ir citādi pagriezta atbildi jautājumam, vai mums ir dvēsele. Un citāts skan šādi: mums nav dvēsele, mēs paši esam dvēsele, mums ir ķermenis. Tāpēc varētu sākt ar šo, ka Aivis ir dvēsele. Bet neieejot tādā dziļākā filozofijā par to, vēl jau, protams, ir citas lietas, kas man raksturo. Vēl es gribēju pateikt, ka Aivis ir arī Ilsteru Aivis. Man patīk tā frāze, vec frāze, kas kā agrāk tika apzīmēta piederības ģimenes cilts kokam. Un šis ir interesants ciltskoks ar īpašiem zariem tajā, ar spilgtām personībām, kuru kokā skan gan mūzika, gan dzeja, kura zara augļi arī vārdi mūsu tautā zināmiem augiem un puķiem. Tātad, jā, Aivis ir latvietis, Aivis ir tautisko dejdejotājs, Aivis ir fotogrāfs, vīrs, brālis, tētis, bet laikam jau tā, ka vissvarīgākais ir tas, ka Aivis ir dievbērns. No augšas, no dieva gara, no dieva dzimis, kā grāmatā Bībelē rakstīts, kas no miesas dzimis ir miesa un kas no gara dzimis ir gars. Tā ka Aivis ir arī gars. Ticībā Jēzum es esmu satvērs Dieva mūžīgās dzīvības dāvanu. Vispār man pat pārsteidz tas, ka mēs esam gars. Kas no gara dzimis ir gars. Es tā, ok. Jā, mums ir tā nemirstība. Tā kā tas ir, protams, tā ir tā lielā bagātība, ka Aivis ir nemirstīgs faktiski. Tas man tāds, iepazīstot Dievu, tāds liels atklājums, protams, ka mums ir šī nemirstība dāvāt, uz ko man dvēseli vienmēr tiekusies. Jā, tas tāds pirmais. Nezinu, tev ir papildi jautājumi tam? Nē, tam pārējais tur es neiejaucos, jo katram ir tiesības sevi tā, kaut kā definēt, un tur nav ko pielikt, neatņemt. Jā. Kāpēc tieši Aivis izvēlējos par ciemiņu tēmai māceklību, jo man pašam reiz bija tas gods būt par viņa mācekli. Šobrīd mums ar Aivi jārunā caur visādām tehnoloģijām, bet reiz viņš tepat vien Rīgā bija Pestīšanas armijas Rīgas 1. korpusa biedrs,
Sieva bija liela vadītāja, arī korpusa vadītāja ilgu laiku. Un tas bija laiks, kad arī man bija iespēja augt caur viņa talantiem. Un mums šis tāds video sērija, viņa saucās Glābts, lai glābtu. Bet tad es tā sāku domāt, tā glābšana, tas glābšanas, tas pagrieziena punkts. Tu jau esi tāds kristietis, vai tomēr ir dzirdēts vēl tāds termins kā zīdainis. Un tad, ja mēs šodien runājam par māceklību, jauns kristietis, viņš uzreiz kļūst par mācekli, vai māceklis ir tomēr kaut kāds nākamais posms un sākumā viņš ir zīdainis, kuram ir vēl kāds solis uz priekšu jāspēr. Kā tev šķiet? Pēc Bībeles it kā, man liekas, kad, ir šie augšanas, kā lai saka, procesi. Kad mēs kļūstam par kristieti, mēs esam tie zīdaiņi, mēs esam tajā pirmajā mīlestībā uz Dievu, un visiem gribās pateikt, ka Dievs mūs mīl un ir Dievs, un tu vienkārši tā kā lido tajā pirmajā laikā, kad es sastapies ar Dievu, tā bija man. Bet es domāju, ka tas augšanas process ir visas dzīves garumā, un tur nav tāds pēkšņi kaut kāda pārtapšana. Jo atklāt sakot par māceklību, es tā aizdomājos, es domāju par to jautājumu, par to augšanu, ka es kļuvu par kristieti, tad bija tas laiks, kad Latvija kļuva neatkarīga, un daudz misionāri sāka braukt uz Latviju, un bija šāda lekcija un tāda lekcija, un visi skrēja uz visām lekcijām. Un es saprotu, ka faktiski manā dzīvē arī bija tāds liels, latviski var teikt, rosols kokteils, ar to, ko tu gribi saprast, uzzināt, bet tas viss bija tā kā, ja tā kā pirmklasnieks aiziet uz skolu, viņš aiziet uz fizikas stundu, uz ķīmijas stundu, apmēram tā ir garīgā dzīvē. Es sapratu, kad ir jābūt kaut kādiem pamatiem, kas ir jāieliek. Un arī Bībele par to runā, kad Pāvils atgādina, neesiet bērni, kam atkal vajadzīgs piens, tā kā patiesībā tā ir tā problēma, kad kristieši var iestrēgt tajā, zīdaiņu vecumā un pamatus tā kā aizmirst vai kā, kad Pāvils saka, jums jau sen bija jābūt pieaugušiem, bet jūs vēl esat kā bērni, kam vajadzīgs tas piens, tie Dieva tā ticības pamati viņiem atkal jāatgādina. Tad kas ir māceklis? Kas ir Māceklis. Tad kā mēs definējam māceklis? Kāds ir viņa attīstības, varbūt tās stadija, tendences? Jā, man ļoti patīk es biju Bībeles studijas grupā ar tādiem mācekļiem, es varētu teikt, Pāviliem. Es pat salīdzinu to kā Pāviliem, ka mums ir jābūt dzīvē gan Pāviliem, gan Timotejiem, visu dzīves garumā. Tā ir man tāda pārliecība, jo Pāvils ir virs tevis un Timotejs ir tā kā tu pats esi, bet arī zem tevis ir citi Timoteji. Ko es gribēju pateikt, kad bija tādi cilvēki manā dzīvē, kas ienāca caur organizāciju Navigatori, kas tieši fokusējās uz mācekļu veidošanu, uz to mācekļu darīšanu. Es pazaudēju domu praktiski, kas ir māceklis. Par to, kad augot šajā māceklībā caur šo Bībeles studijas grupu un saprotot, ka ir šīs pakāpes, 1. klase, 2. klase, 3. klase, ka mēs nevaram pārlekt uz ķīmiju no geogrāfijas vai vienalga, no tiem pamatiem lasīšanas mācīšanās vai rakstīšanas mācīšanās, kad atkal pazuda tā doma. Man ļoti patīk tā doma. Kad vienā no šīm grupām, kur es biju kuldīgā, es tieši uzdevu jautājumu par to, bija tāds jautājums, ar ko atšķirās māceklis no studenta. Ļoti dziļš jautājums.
Un viens no tiem grupas dalībniekiem pateica kolosālu tādu patiesību. Viņš saka, students ir tas, kas mācās klasē, un māceklis mācās darot. Un tas man tā ļoti uz visu dzīvi patiesībā tā frāze man iegūlās, ka jā, mēs varam mācīties par Dievu kaut kur, nezinu, klasē vai ne, bet patiesībā tā māceklība īstā ir mācīties darot. Ka tu redzi, ar kādu kopā tu brauc, tu ej uz ielām, runā par Dievu vai, es nezinu, vienalga, to, ko Pāvils piedzīvoja savos ceļojumos. Viņam bija Timotejs līdzi, viņš visu redzēja, un Pāvils arī vēlāk raksta Timotejam, ka tu esi redzējis manas ciešanas, manas priekus, manas bēdas, tu esi bijis kopā ar mani, ka mēs tur badojāmies, ka mēs fīstojāmies, tāds anglisks vārds, ka mēs ēdām, jā, līdz, ka mums bija pārbagātība vai nabadzība. Visu to Timotejs piedzīvoja, tāpēc, manuprāt, māceklim jābūt tādam, kas mācās darot, kas iet un dara, un nevis sēžot klasē, tagad visu zina par Bībeli un tādām lietām. Vai māceklim ir vajadzīgas personīgas attiecības ar savu Pāvilu? Vai ir iespējams būt par mācekli bez tāda burtiskā Pāvila? Tas ir arī tāds interesants jautājums, jo man liekas, ka principā jau vajadzētu visas dzīves garumā būt tādam cilvēkam, ar ko tu vari dalīties. Jā, bet tas aizved arī uz citu tādu manu izpratni par māceklību un mācekļu veidošanu. Jā, jo man liekas, ka baznīcā arī ļoti bieži ir tā kaut kāda lepnība, ja, ka man tagad ir liela draudze, tas būtu par, teiksim, mācītājiem, man ir liela draudze, man tur ir 100 cilvēki, citam varbūt 10 cilvēki, bet tā doma ir tāda, kad, kas man tā uzrunāja kādreiz lasot Bībeli, kad Jānis Kristītājs, tam būtu jābūt mūsu piemēram, arī tajā māceklībā, jo Jānim Kristītājam, kā mēs zinām, bija mācekļi. Un tagad kaut kādā laikā viņa mācekļi saka, skaties, tur Jēzus ir, ja? Viņam sāk sekot, un tu zaudēji savu popularitāti. Un Jānis Kristītājs saka, tam tā jābūt, kad cilvēki sāk sekot Jēzum, jo par viņu es stāstīju. Viņš ir tas, kam jāseko, nevis man. Es esmu tas, kas norāda uz viņu. Un līdz ar to tajā kristīgā dzīvē es sapratu, ka tā ir arī mūsu tā funkcija un mācekļu veidošanas jēga, ka, ja mums ir tā saucamie mācekļi, ka mēs mācam tos pamats, mūsu pamats kā mācekļu darītājiem ir norādīt uz Jēzu, lai tas cilvēks pats sāk sekot Jēzum. Pats māk tur lasīt Bībeli, lūkšanā, ļaut Dievam pašam viņu uzrunāt un tā teikt, sekot pašam, jo sākumā varbūt tas ir grūtāk. Cilvēks pat nezina, no kuru puses sāk Bībeli lasīt. Man draudzē neviens neteica, ka jāsāk ar jauno derību. Es tāds kārtīgs cilvēks, es būtu sācis no pirmās grāmatas līdz pēdējai, bet labi, ka man uzdāvināja draugs jauno derību, ka man nebija jāsāk no vecās derības, jo kā mēs kristieši, principā, mums būtu jāzina, ka bez jaunās derības veco nevar saprast, ja, jo tā kā arī tādas vienkāršas lietas, tāpēc tā Jāņa Kristītāja funkcija mums kā mācekļiem ir tie pamatu ielikšana tiem, kas nāk pie Dieva, jo man liekas, ka tas iztrūkst, un tāpēc tas galvenais ir, ka mēs kā mācekļi, kā Jāņa Kristītāji, norādam uz Jēzu, un tas cilvēks sāk pastāvīgi sekot Jēzum pats, bet tā Pāvila funkcija, jā, es domāju, ka tā vienmēr kaut kur ideālā variantā viņai būtu jābūt katra kristieša dzīvē, es domāju. Un tad bija arī nākamais jautājums, kas ir mācekļu darītājs. Es kaut kādā mērā jau noformulēju. Tas, kurš
ieliek pamatus un tā kā iestumj. Es domāju, jā, es jau biju, principā, es domāju, ka es jau pārgāju to jautājumu ar to funkciju par Jānu Kristītāju, kad tā ir tā mācekļu darītājs. Bet, tas arī iekļaut to, ka, teiksim, ja es esmu ar Dievu visu laiku, es dalos ar to, tā kā tas darītājs ir tā, ka tu visu laiku dalies ar to, ko tu piedzīvo ar Dievu, ko tu lasi, tagad tā darīšana par mācekļiem. Tas ir dzīvesveids, protams, es domāju, lai ko mēs darītu, lai mēs būtu tur santehniķis vai galdnieks vai pavārs, mums būtu jābūt tiem mācekļu darītājiem visu laiku, tur, kur mēs esam, kaut kā par Dievu stāstīt. Tagad mēs kopā studējām 2.7, tad arī atceros, teicu, ka tas, man liekas, tā sērija sākumā dzima ar tādu domu, ka tu vari vienas dienas laikā noevaņģelizēt 10 cilvēkus, bet iespējams, ka neviens no viņiem nekļūst par tādu kaut ko vairāk par zīdaini, bet var arī veselu gadu veltīt vienam. Bet tur arī ir tas pats, ka tu veselu gadu velti vienam, un pēc tam jau viņš dara savējos, un tu ņem nākamo savu to vienu. Tā, ka tomēr pēc gada tu viņu palaidi, tu nepaturi to kontroli, tu neesi viņu varbūt tēts līdz mūža galam. Navigātori, tā organizācija arī sākās ar to, tas bija jūras spēkos, bija tas, viens no jūras spēkiem bija tas Dawson Trotmans, ir tas dibinātājs, viņš jau speciāli nedibināja tādu organizāciju, bet ar to arī tā navigātoru vārds sākās ar to, ka tie pirmie Dawson Trotmana mācekļi bija jūras spēkos. Un tur bija tā, ka tas viens cilvēks, kur viņš mācekļoja, jā, pareizi tas jēdziens, nezinu. Bet pēc kaut kāda laika tas jūras spēku puisis teica, man tur viens draugs, kas arī interesējās par Bībeli, tu varētu ar viņu nodarboties, viņš arī ļoti grib saprast un izzināt. Viņš saka, nē, tagad tu ej un viņu māci to, ko es tev mācīju. Tā kā tas ir tas princips, jā, ka lai tas iet tālāk, lai tas, ko mēs nododam citiem, lai tas citi nodod tālāk. Un arī tie materiāli, starp citu, tie, kas ir tas, kas zina to sēriju 2.7 materiālu, tas ir faktiski veidots no tādiem pierakstiem, ar ko dalījās. Tas nav tā, ka viens sēdēja tagad kādā telpā un izdomāja jautājumus. Tas bija tāds dzīves laikā salikt tās patiesības, kas tika līdzdalīts tiem jaunkristiešiem, tiem Dieva bēbīšiem, jā, ar to. Tā kā, jā. Tās praktiskās lietas un patiesībā tas ir tas, ko mēs, ja mēs kaut ko atrodam, kaut kādu, nezinu, ilustrāciju vai ko, to mēs dalamies. Mums nav jādomā, tagad 2.7, tur ir labas ilustrācijas. Tur ir labas ilustrācijas, bet dzīve iet tālāk un ilustrācijas mainās tehnoloģijas, mainās kaut kādas, ar ko kā mēs izskaidrojam kaut kādas lietas. Vai drīkstu pareklamēt 2.7? Droši. Jo man tas materiāls arī ļoti patīk. Pašam savulaik ļoti noderējis, un tāpēc es izmantoju pa lielam katru iespēju kaut kur arī par viņu pateikt. Bet tāda ātra liecība, kad es pats domāju, ka es kristietis biju nosacīt jau no bērnības, jo man bija vecāmām tāds mans cilvēks, kurš kopā dzīvoja un kura praktizēja, piemēram, lūkšanu dzīvi vai kaut kādas darbības, tāds ikdienas darbības bija saskaņā ar tādu apziņu, kad augšā ir tētis, viņš redz un viņam priekš mums kāds uzdevums, tā kā viņi bija mums tāds man piemērs. Pēc tam bija katoļu ģimnāzija, arī jauni cilvēki, jauna tāda pieredzes, tāds skatījums no malas uz viņiem un tāda liela, tāda varbūt mīlestība, kad es arī tā gribētu. Tad bija kaut kāds pārtraukums un tad es nokļuvu pestīšanas armijā 2000. Gadu sākumā un es domāju, ka es biju tāds jauns kristietis, vēl jau vairāk, ka jau es esmu uzsācis tagad regulāri apmeklēt baznīcu pastāvīgi, bet man liekas, tā mana problēma tolaik bija, kad vienīgais instruments, kas man bija kā jaunam kristietim, bija svētdienas dievkalpojums.
Es nezināju, kā man to visu iznest ārpus tām 2 stundām svētdienas rītā. Kā tur praktizēt. Protams, ka ir dzirdēts par lūkšanām un tam līdzīgi, bet nav vai bībeli. Mājās arī gan jau, ka bija, bet nav nejausmas, kā to instrumentu lietot. Un tad kādā brīdī mani noķēra Aivis Ilsters. Pirms viņš bēga projām pēc dievkalpojuma. Jā, tur bija vesela misija. Iziet ātrāk no dievkalpojuma. Aivim bija jāiziet ātrāk, jo es parasti biju pirmais, kas izēja pa durvīm ārā. Tad viņš izgāja mazliet ātrāk, lai mani uz kāpnēm noķertu. Bet, jā, ielūdza pie sevis uz mājām reizi nedēļā sākt tos instrumentus, par kuriem es biju tikai dzirdējis, sākt viņus kaut kā apgūt un mēģināt lietot. Un tad, tas instruments, ko viņš savukārt lietoja, bija šis kurs 2.7. Tā pagrabā atradu 2 grāmatas. Šķiet, ka Egle bija vecais izdevums un Ūdenskritums jaunais, vai ne? Ūdenskritums arī, jā. Tad, tika vēl pat pārizdots. Tur kāds kļūdiņas pielabots un tam līdzīgi, bet tad augsim stipri Dievu ģimene, tā kaut kā parādīšu tā. Tas ir tāds ievada kurs, pamata tēmas, un pēc tam tiem, kas tā nospriež, ka viņiem tas patīk, viņi to redz derīgu esam, tad vēl ir 1. kurs, 2. kurs, 3. kurs. Tā ka tā diezgan nopietns, tāds apjomīgs materiāls, diezgan ilgstošai māceklībai. Tur pāris gadi tomēr ir vajadzīgi. Es gribēju vēl piebilst to, ka tas sākumā ir tas vērsts uz tā kā pašu sevi, tas grāmatas, un pēc tam viņas tā kā aiziet uz... Jā, tas ir tā kā, ka tu mācies vairāk par sevi, par tiem saviem pamatiem, un tās nākamās jau aiziet to, ka tu vari mācies dalīties ar to savu ticību un vērsts uz tiem citiem, kas Dievu nepazīst, vai, jā, tā kā. Jau uz praktizēšanu. Tu kļūst par to māceklis, kas ārā jau mācās. Jā, kas dara, kas iet un dara. Vairs ne klase, tev tiek dot iespēja arī iziet ārā un mācīties. Šis te materiāls, tā nav nekāda vēsture. Šis materiāls joprojām ir pieejams. Pestīšanas armijā, pagrabā tas viss ir. Vairāk instrukcijas par to visu un vairāk informācijas iepazīšanos. To noteikti var vērsties arī pie Aivis Ilsters, rakstiet Facebookā, gan jau tur izleks, un šo kungu atradīsiet, un viņš jums visu brīnišķīgi izskaidros. Tā es tagad varu vēl nebrīdinu par to, ka beidzas. Tā kā tie visi materiāli ir, viņi ir brīnišķīgi, viņi ir forši, un arī, cik man tas ļoti patīk, mēs tagad izmantojam Pestīšanas armijā arī jauniešiem. Šādu līdzīgu materiālu, tās pašas tēmas, bet nezinu, tāpēc ir 2.7, man liekas, kristiešu izaugsme, vai tā saucās kurs, kur tu man reiz iedevi, viņš bija digitālā formā, kā Wordā. Jā, tas bija tāds vēl pirms šitā materiāla. Jā, bet ir tie paši jautājumi. Tad to kursu sanāca ielikt mājaslapā kā digitālā versijā, un tad šobrīd mēs ar jauniešiem kaut kad sen mēģinājām, un kaut kā tā grupa paira, bet tagad mēs esam jau 8. nodarbību izgājuši, jaunieši turās, lasa, un tad viņiem ir nedēļa pa nedēļu, viņi aizpilda šos te jautājumus un nospiež nosūtīt. Tie jautājumi atnāk man un manai sievai. Mēs esam tad nosacīti tie mācekļu darītāji šobrīd. Mēs izlasam viņu tās atbildes, un tad katru pirmdienu mēs tiekamies WhatsAppā. Mums ir WhatsApp grupiņa, grupas zvans, un tad mēs tajā grupiņas zvana laikā izejam cauri jautājumiem. Viena lieta, kas man tolaik ļoti noderēja, ka tie jautājumi viņi var šķist primitīvi. Tu vari vienkārši izvilkt 2 vārdus no panta, kurš ir dots tam pie tā jautājuma, un tā būs tava atbilde, un viņa būs pilnīgi pareiza. Bet tā nav dziļa atbilde. Un toreiz atceros, kad biju māceklis, es pie Aivi tieši tāpat rakstīju tās primitīvās atbildes, un tad ierunājas Aivis. Un tad izrādās, ka tas jautājums vispār ir kaut kāds mega plašs, mega krūts, mega dziļš,
Un ir daudz vairāk par tiem 2 vārdiem, kurus tu izrakstīji no kāda Bībeles panta. Tāpēc... Atbildēji rodās citi jautājumi uz to atbildi, ko tu esi ierakstījis. Tāpēc, un tad mēs dalāmies varbūt tādu pieaugušāku kristiešu ar mazāk pieaugušiem kristiešiem šajā gadījumā jauniešiem, un tas strādā. Īpaši jauniešiem mūsdienās ir ļoti grūti iedziļināties tekstā, analizēt tekstu, no viņa kaut ko dziļāk paņemt ārā, tāpēc ir ļoti svarīgi, ka viņiem rāda piemēru, ka tajā tekstā ir daudz vairāk par to, ko tu vienkārši tur sekundes laikā pārskrēji tekstam pāri. Ir jāmāca, kā rakt dziļumā. Un tāpēc, man liekas, tas materiāls ir foršs, lai nodotu tāds, lai nobriedušāks kristietis padotu kaut kādas metodas tālāk mazāk nobriedušam. Piemēram, par sākums, pirmā grāmata, pirmās lapas puses stāsta primitīvu lietu, kā lasot Bībeli veikt piezīmes. Un man tās, kas tur bija rakstīts, tie ļoti noderēja, un es joprojām lietoju. Apmēram to pašu metodu, varbūt pats mazliet modernizēju, bet, piemēram, atceros, kad Aivis teica, tas ir forši, bet un tad tur bija ilustrācijām, bija puķītes, uzlabojumi, un cilvēciņu, un visās tādas... Lāpsta, rakt dziļāk. Jā, te ir jārok, tāds krustiņš kartē. Jā, tā kā, ir tik daudz laba, ko mēs varam padot pārējiem. Tā kā, maz īsa reklāma šādam te kursam, tas ir kā labs instruments. Tad, ja ir skolotājs, kurš tu uzņemās un dod, tas diez vai būs ļoti interesants individuāli. Došiem, ka var lietot, bet viens pret grupu. Es atceros tāpat kā tas materiāls, es reizēm teicu, ka tas ir kā ģitāra spēle. Kad es mācījos spēlēt ģitāru, tu vari, protams, pats tur mēģināt spēlēt, bet daudz labāk ir kāds, kas tev māca spēlēt. Un tāpat ar to materiālu, ja kāds tomēr pārzina to materiālu, tad kaut kā vieglāk, jo tu improvizē, tu nespēlē pēc visa kā vajag, bet tu improvizē. Un tā grāmata, ja tu esi gājis cauri un piedzīvojis to pats, tad tu arī saproti, ka tur ir improvizācija tajā visos jautājumos, vai arī kā Bībeli atzīmēt un daudz kas cits. Jā. Ka tas ir vienkārši tā, kur aizķerties, par ko runāt. Jā. Jo ir svarīgas tēmas, par ko ir jārunā, bet tāpēc ir tā grāmata palīdz turēties pie tām tēmām, kas ir svarīgas. Un tāpat arī tas materiāls māca vai mudina tā teikt, mācīties rakstus no galvas. Kādas īpašas raksturvietas, kas dzīvē var būt ļoti noderīgas, šis materiāls mudina iemācies viņus. Nav tik grūti. Tur solīši, kā iemācīties, kā atkārtot. Un pie Aiva, mēs katrs bija tās nodarbības. Un vēl vairāk, pat tev Bībeles pantu mācīšanos svētdienas skolā bērniem liek mācīties, bet mēs kā pieauguši kristieši, mēs nezinām rakstīt. Jā, mums būtu jāzina. Mums būtu jācitē. Bet tas ir arī, tas māca to ieradumu dzīves garumā to darīt, jo mūsu dzīvē būs daudz svarīgi panti, kas mums aizķers personīgi, tāpēc tas nav tikai tie grāmatas panti. Tas ir faktiski māca regulāri to iemācīties kaut kādus sev svarīgos pantus vai vispār svarīgos. Es tā sāku domāt, ka mums Aiva nodarbības bija kaut kādi 20 gadi, gandrīz 20 atpakaļ. Es zinu, ka 7. es jau biju virsnieks, tad 6. es sāku mācīties, un mēs vēl pirms tām kaut kādā 5. gadā apmēram mēs arī vadījām, gājām cauri šim kursam. Un tagad, kad es ar jauniešiem eju, ir tās raksturvietas. Viņas joprojām ir galvā. Jā, tā ir. Un tas ir tā. Tāpat kā es atceros savu bērnības telefonu numuru, tāpat arī, ja tu atkārto, tas ir tas. Tā ir tā atslēga uz atcerēšanos. Tad gribas pajautāt, varbūt tā tavu liecība. Kas bija tavs Pāvils? Varbūt, ja tāds bija, vai vienkārši, man liekas, ka bija kāds draugs, kurš bija draugs kristietis, kurš kaut kā tev to virzienu tomēr ievilka. Bet varbūt ir savādāk, tā kā droši. Jā, protams, jā, bija cilvēks, jo,
Protams, es esmu tāds padomju savienības produkts, bērnību uzaugu citā valstī. Un tajā laikā uz baznīcu ķipa nedrīkstēja iet, un bībeles arī nevarēja nopirkt. Bet es tā kā Dievam ticēju, jo kaut kā likās, kā tas var būt, kad kaut kā man likās, ka ir kaut kas augstāks un tā tālāk. Cilvēki, protams, arī tā kā par to runāja. Un tajos laikos vecvecāki bija tie, kas bišķi tā kā kaut ko par Dievu vēl atcerējās, ja tā varētu teikt. Es vasaras uzaugu laukos un lietainās laikās, kad tu domāji, ko darīt. Skaties kaut kādas vecās grāmatas, kas plauktos stāv, viena no tām bija Bībele. Un man vienmēr likās, kā tas var būt, ka tur tik daudz kas rakstīts. Un tas, protams, bija tas gotu drukā, tagad saucās viņa gotu druka, tā vecā druka. Un es mēģināju kaut ko tur izlobīt un saprast, kā viņi tur lasās tā druka. Man kaut kā fascinēja tas, ka tur tik daudz kas rakstīts. Un man liekas, ka man vecāmai bija arī tāda bilžu, tāda ar grafiku zīmēta bībele. Tāda kādreiz bija populārs tādas, kaut kā vairāk tās ilustrācijas iekšā, un es atceros kaut kā, ka es tās arī pētīju. Un tā kā tā ticība Dievam tā kā manī bija, bet laikam ejot, augot, es biju tāds sirdsapziņas cilvēks, un man vienmēr likās, kāda starpība, vai es dzīvoju kā visi ķipa smēķē, vai nezinu, dari, ko gribi, un tāpat mēs mirstam. Un man tas jautājums par miršanu kaut kā manī visu dzīvi tā kā bija, kā tas var būt, ka mēs mirstam un mūs vairs nebūs. Nekad, un tas man šausmināja tas jautājums. Tāpēc man tā kā gribējās ticēt, ka Dievs ir, un kaut kā tā mīlestība arī, es nezinu, mīlestība caur mūziku man bija tā, ka reizēm tās emocijas izcēla tā, ka es varēju tur raudāt, klausoties kaut kādu mūziku tieši emocionāli. Un tad, kad es iestājos tehnikumā, tur bija puisis, kas gāja uz baznīcu, kas nebija bijis pionieris, kas bija vispār kaut kas neiedomājams. Kāds vispār var būt, ka tu vari nebūt pionieris. Bet, viņš bija Baptistu baznīcā, Toms. Ticīgais Toms, man liekas tā ļoti smieklīgi. Bībelē ir tāds neticīgais Toms, bet manā dzīvē bija ticīgais Toms. Viņš bija tas pirmais kristietis manā dzīvē, jo mums tehnikumā kādreiz bija tā, ka tur mēnesi tev bija jābūt kolhozā, tur bietas jāravē vai kaut kas tam līdzīgs vai jāvāc. Tad mums bija vesels mēnesis kopā, mēs dzīvojām istabiņā, viņš stāstīja par Dievu, jo viņš pats tagad bija nesen izšķīries, tā kā sakot Dievam, un viņš tur stāstīja par Dievu, un kad ir sātans arī, un manī bija tāds, kā tu neievēro savus teicienus, es teicu, velns par āvis, tā bija. Un viņš teica, ko tu velnu piesauc? Un es biju aizdomājies, ka tas teiciens var kaut kā būt tik, teiksim, pat garīgs. Un es atceros, es apsolījos no tā tikt vaļā, un patiesībā tā mēneša laikā es arī tiku no tā vaļā. Ļoti interesanti. Un tajā laikā, tajā mēneša laikā es atceros visā tajā klausoties par, faktiski, viņš stāstīja par Bībeli, par visādiem Dieva brīnumiem, par Jēzu. Un manī bija tāda ļoti liela apņēmība kādreiz izlasīt Bībeli. Es domāju, man to kādreiz vajadzētu izlasīt. Un tad mani vēl paspēja paņemt Krievu armijā, tad es tur aizgāju un arī ar Dieva lūgšanu. Patiesībā es saprotu, ka es toreiz Dievu lūdzu, jo es biju Uzbekijā, kas bija tā kā tās Učepka priekš Afganistānas, kur pēc tam sūtīja uz Afganistānu, bet karš toreiz beidzās Afganistānā, un kad es beidzu to Učepku pusgadu vēlāk, tad no Afganistānas tika vilkti ārā padomju armijas spēki, tā kā es paliku turpat Uzbekijā. Un atskatoties atpakaļ, es varu teikt, ka es Dievu lūdzu jau toreiz.
Un tā, kad es atnācu no armijas, man Toms uzdāvināja bija apmēram Ziemassvētku laiks, viņš man uzdāvināja jauno derību. Un tā kā pēc armijas tu uzreiz nesāc kaut kādus darbus meklēt, es domāju, es taisni gribēju kādreiz izlasīt Bībeli. Un tas bija tāds labs laiks, un tieši lasot jauno derību, es vienkārši sapratu, ka tur ir, ja es saku, kas man tic dzīvos arī, tas mirs, un neviens, kas uz mani tic, nemirst ne mūžam. Es domāju, kā cilvēks var neticēt tādiem vārdiem? Būtībā tie atbildēs to jautājumu, kas ir pēc nāves. Ja? Bībele faktiski atbild tos pamat jautājumus. Es arī priekš sevis sapratu dzīves gaitā, ka Bībele atbild uz taviem pamat jautājumiem. Tev ir ļoti daudz jautājumu, uz kuriem tev nav atbildes, kad cilvēki tev prasa. Bet ir atbildes, Bībele sniedz atbildes tiem pamat jautājumiem, kas ir dzīve, kas ir nāve, kas ir tur grēks, kas ir piedošana, un mūžība un Dievs un nezinu, daudz kas tāds. Un man bija ļoti viegli pieņemt to, ko es lasīju Bībelē, jo pirms armijas man bija tāda atziņu klade, kur es rakstīju atziņas. Bet tagad es atvēru Bībeli, tur bija patiesībā vienā nodaļā bija tur, nezinu, atziņa pēc atziņas, ja, ko Jēzus saka, tas bija kaut kāds tāds sprādziens, atziņas sprādziens tāds, ka tu vienkārši liekas, ka tu, tā kā es pieņēmu to viegli un tā, tas mirklis man laikam nav tā, kad, kā saka, tagad lūksim Dievu un saku aiz manis, Jēzus ienāca manā dzīvē. Būtībā es pat tam nepiekrītu šai lūkšanai, jo tā ienākšana dzīvē notiek caur evaņģēliju pieņemšanu. To, ka tu tici, ka Jēzus nomira un augšām cēlās. Tā ticība ir tas, ka tu kļūst par kristieti, nevis kaut kāda lūkšana, ka Jēzus ienāca manā dzīvē. Es tam nepiekrītu, jā. Ticība evaņģēlijam ir šī jauna dzimšana, piedzimšana no augšas. Tas ir tas mans tāds, nezinu, garāks vai īsāks liecība, bet tas, kas man šajā brīdī nāca prātā, to man ceļu pie Dieva. Augsim stipra Dieva ģimenē, vienā no kursiem, ne pirmajā, bet ir tāda vesels uzdevums, kas tevi vada cauri visam kam, lai tu rezultātā būtu izveidojis savu tādu smuku, saturīgu, nepārāk garu, nepārāk īsu liecību. Jā, un starp citu par to tieši runājot, tas man atgādina kaut kādu lietu, ka es nācu pie Dieva, Toms ir no Mateja Baptistu draudzes, un tur arī mans sākums bija, un tur bija Viljams Šulcs, kas izveidoja šo jauniešu dievkalpojumus, un es atceros toreiz arī Viljams laiku pa laikam kādam tam jaunietim, kas kaut ko tur darīja vai kā, viņš teica, tagad tu šajā vakarā, tu vari pateikt savu liecību. Un es atceros, ka man bija tas jautājums no Viljama tika uzdots, un es ko es tagad teikšu, jā. Jā, un tas pa māceklību runājot, tieši tas arī, kas man ļoti uzrunāja caur šo kursu tādā ziņā, ka šeit tu mācies, tur vesels, man liekas, pat 3 nedēļas bija, ka tu izkristalizē to savu liecību. Bet tā ļoti interesanta lieta, kas man patīk, ko tu viegli arī vari pateikt kādam cilvēkam, par ko tu runā pa liecībām, ir 3 daļas tai liecībai. Pirms tu pazini Dievu, kā tu nonāci līdz Dievam, kā tu kļuvi par kristieti, un pēc tam, kā tavu dzīve mainījusies. Ja? Un to ir tāds svarīgi nodalīt. Ja tu raksti kādreiz savu liecību, tad ņem vērā, paņem 3 lapas un atsevišķi, jo tas tev palīdzēs arī atdalīt to, kāda tavu dzīve bija pirms tam, kā tas notika, kādi tie virzieni, un pēc tam. Jā, vispār par savu liecību atceros vienu ļoti interesantu lietu, kas ir diezgan būtiska. Es lidoju uz armiju, un man lidmašīna arī bija viens kristietis. Mums ar lidmašīnu ved uz Uzbekiju, jā. To tajā laikā, ne ar vilcienu. Jā, un tas kristietis man arī toreiz, tā kā mēs runājam par Dievu tajā lidojumā, un viņš man kaut kā
virzīja, viņš teica, mēs runājam, bet es teicu, vai tad es nevaru ticēt Dievam arī neiet uz baznīcu, un kaut kā bija tādas sarunas. Viņš saka, nē, tev jāpiedara draudzei, un tev jālas Bībeli, un es tad domāju, bet es tā kā ticu Dievam, bet viņš teica, nē, tu nevari būt Dievā, ja tu baznīcā un nelas Bībeli, un es atceros, ka es tā biju diezgan dusmīgs uz Dievu, bet tu taču redzi manu to tā kā ticību tev, bet es sapratu, es Bībeli nelasu, uz baznīcas nē, tad es neesmu. Tāda bija tā manā iekšējā tāda izmisums, kā tad tā, es it kā ticu, bet tās lietas es nedaru, tā kā, es biju sašuts par to, es atceros, bet tas bija tāds atskatoties, tas bija ļoti nozīmīga saruna, kas man palīdzēja arī domāt par tām lietām, kāpēc ir vajadzīga šī piederība un Bībele kā tāda, kā mūsu saziņa ar Dievu, jā. Jo es Dievam ticēju, tā ir tā ļoti svarīgā lieta. Es Dievam ticēju, bet es Dievu nepazinu. Jā. Es domāju, vai tu esi saskatījis kādu specifiku mūsdienām, teiksim, tagad, kad kaut vai mūsu to 20 gadu laikā, kopš mēs mācījāmies tādā grāmatu formātā, tagad ļoti daudz, kas ir pamainījies, ir ļoti daudz interneta resursi un vienkārši laiks, kas tiek pavadīts internetā, tas kaut kā ietekmē mācekļu darīšanu. Vienu grāmatu, ko es nepareklamēju, aizmirsties mācekļu audzinātāja amats. Tā es domāju, šis te ir aktuāli, noteikti koncepts, bet kādas būtu metodas, varbūt kā tev šķiet mūsdienām, vai joprojām ir forši paturēt rokās papīru un satikties aci pret aci un dalīties tādā tuvībā? Es domāju, ka es nezinu, kā tas būtu jāprasa jaunajai paudzei. Kā viņiem ar Bībeles lasīšanu, vai viņiem telefons ir ok, vai tomēr tā papīra formāts. Teiksim, man Bībele, protams, baznīcā, ja man pie rokas nav kaut kāda vecā derība un tur tiek runāts, tad es atveru, to Bībeles aplikāciju un es lasu, es tur bieži paņemu jauno derību līdzi. Bet principā lasīt Bībeli, tā kā būt Dievā, man personīgi tomēr tas grāmata Bībeli taustāmā man ir tomēr vairāk nozīmīgāk. Un tur arī telefonā tu neieķēpās kaut ko. Ja tu gribi piezīmes rakstīt kaut ko, tad tā grāmata ir vajadzīga. Un, šī ir mana Bībele, pirmā pilnā Bībele. Sen nav redzēta šī grāmata. Tas ir no vēl viena ļoti, te ir viens cilvēks, tas ir Mūzes. Un te ir daudz cilvēki, kas pēc Mūzes nāca pie ticības, daudz paudzes. Ko es par šo gribēju teikt, kad ļoti zīmīgi, ka Mūzes tika aicināts, Dievā. Viņš bija viens no pirmajiem, un viņam bija jāved daudz cilvēku pie ticības. Un viņam bija daudz arī jācīnās ar neticību. Bet tā kā tas Bībeles atzīme, es nezinu, vai cilvēki tagad vai vēl pārdod tās ausainās lietas, kā Bībele atvērt, bet navigatoriem man pat ir uzlabojums, kā Bībelē atzīmēt, lai tu vari atvērt viegli. Tā ir arī tāda māceklības lieta, ar ko es varu dalīties, jo man tās ausainās, tās ausis visu laiku plēšās, tā kā šitā nav ideālā Bībele. Tad man būtu jāpaņem vienu citu, kur es varu parādīt, kā es atzīmēju. Runājot par to mūsdienās, papīrs, Bībeles studijas, es domāju, ka tās tehnoloģijas, ja viņas lieto, lai viņas palīdzētu, tad ir labi, bet, protams, ka mums tieši svētdien bija runa par to, cik reizes mēs atveram telefonu dienā. Un tur bija šausmīgi, man pat bail nosaukt to skaitli, tur bija vairāki 100 reižu. Pat ir 1000 arī būs. Tā kā, ko tu ver tur vaļā,
ko tu skaties un ko tu, ziņas ir, jā, man liekas, ka ziņas, es visu laiku klausījos ziņas par Ukrainu, bet tagad man ir tā, ka no sliktākā uz sliktāko iet, un man pat vairs negribās klausīties. Jā. Tāpēc man patīk tā angļu bībele, ir Good News bībele, ir viena tāda bībeles kā viņi sauc? Tulkojums. Versija, ja? Tulkojums. Good News, tas saucās labās ziņas, ja? Pasaule ir pilns ar sliktajām ziņām, tā kā vērsim vaļā labās ziņas. Tur ir tā perspektīva, es domāju, labāk. Tur ir mūžības perspektīva, un tas mums reizēm, man liekas, izpaliek tā mūžības perspektīva. Jā. Es nezinu, vai es atbildēšu to jautājumu. Resursi ir daudz, jā, bet izkristalizēt to, man liekas, tā ir tā problēma, izkristalizēt to, kas tev ir noderīgs un atmest to, kas nav. Bet tur ir tas Dieva gars mums dots, kas mums palīdz saprast, kas mums palīdz izšķirt to, kas ir pareizi un kas ir nepareizi. Un vispār runājot par to, par tām visām, kā viņi sauc tās ziņas mūsdienās? Fake news, ja? Fake news. Vienā dienā man bija tāda, es sēdēju un domāju, Jēzus saka, es esmu patiesība, ceļš un dzīvība, ja? Šodien, kad daudz cilvēku teikt, kas ir patiesība? Un Jēzus saka, es esmu patiesība. Jēzus pats ir patiesība, ja? Tā kā turēsimies pie viņa. Turēsimies pie viņa. Jā, tā kā es domāju, ka šī intervija tuvojas noslēgumam, uzreiz varu pačukstēt, ka mēs te pēc brīža rakstīsim vēl vienu interviju, un tajā būs mazliet cits Aivis, tajā būs Aivis fotogrāfs. Bet vai kaut kā, uzreiz gribu pateikt lielu paldies Aivim par piekrišanu, un man pašam ir ļoti forši tādu atkal parunāt par šīm te lietām, jo mēs daudz gadus nebijām tā parunājuši. Tā kā ir forši, kas zina, varbūt, kad ir kaut ko jāatjauno, kaut kā jāuztur komunikācija. Man prieks, ka tu arī lieto tos materiālus, jo man pat bišķi žēl, ka tik labi materiāli viņi kaut kā tomēr stāv pagrabā. Jā, papīrs joprojām stāv pagrabā, lietojam digitālo, kas tad ir tās mazliet nākamais solis, kur bērni, jaunieši viņi var telefonā aizpildīt tos pašus jautājumus, droši vien turpat arī viņi lasa bībeli, bet vismaz tā, jo, jādod mazumiņu, un tad, ja apetīte rodās, tad mums ir vēl ko piedāvāt. Tiem, kas būs tādi apetelīgākie. Jā, tas viss ir pieejams par iegādi, dāvinājumu vai kā tam līdzīgi. Ja vēlaties lietot šo materiālu, tad pie Aivja, ja interesē digitāli, kā to visu īstenot, tad var arī ar mani kaut kā sazināties, var parādīt, kā vismaz to vienu grāmatu, kas jau ir digitalizēta, viņu kā var izmantot, bet ieteikums tiešām ņemt uzreiz papīru, uzreiz tikties, un, jā. Viņas ir daudzos eksemplāros, katram no mācekļiem ir sava grāmata, kuru viņš pilda. Nav tā, ka tikai skolotājiem ir grāmata ir katram. Katrs pats ar pildspalvu rakst iekšā grāmatā, un tā paliek viņa. Tāpēc tas viss ir pieejams. Bet Aivim, vai tev ir kāds novēlējums, ko tu varbūt tiem, kas tagad klausās un domā, kam es esmu māceklis, un kuru es varētu darīt par mācekli, kur ir mans Timotejs, kur ir mans Pāvils. Varbūt ir kāds novēlējums. Jā, es domāju, tas ir tas pamat jautājums, ka mums katram vajadzētu būt. Dawsons Trotmans, tas navigātoru dibinātājs, viņš arī visiem mācītājiem uzdev šo vienu jautājumu. Kur ir tavs māceklis? Kur ir tavs Timotejs? Un daudzi tur saka, es tur sarakstījis grāmatas esmu, un man ir draudzes 100 cilvēki. Viņš saka, jā, tas viss ir labi, bet kur ir tavs māceklis? Tā kā tas ir tas novēlējums, lai mums būtu gan tie mācekļi, gan arī Pāvili, protams. Un vispār
runājot par mācekļiem, kā izvēlēties mācekļus, man ļoti nepatīk tas amerikānisms, ja, kad paņem to vārdu, ja, un ir tā modē, un tad izkristalizē tur pacietība, paņemam P, A, C, ja, un, saprot tā, kā to sauc vispār angliski. Bet par māceklību ir viens tāds vārds, angļu vārds, ja, kas man ļoti patīk un kas ļoti strādā, ja, uz ko mums jāpievērš uzmanību. Ja tu gribi atrast kādu mācekli, tad meklē resnu cilvēku. Angliski tas ir fat people, ja? Mums vajag fat people. F ir faithful, uzticams, A, available, pieejams, un T ir teachable, tas, kas ir gatavs mācīties. Tātad, kas ir uzticams, pieejams, kam ir laiks, ja, kas var atrast laiku, ja grib pavadīt laiku ar tevi, un atvērts, uzsūkt to visu, kas tev ir. Tāpēc jāmeklē tie dūšīgie cilvēki mūsu dzīvē, kas grib būt, kas grib uzsūkt to, kas mums ir, jo jā, tas novēlējums ir, ka mēs patiesībā esam katra dzīve, mēs esam tik bagāti ar visu kaut ko mēs esam piedzīvojuši. Ja? Reizēm es tagad domāju par Džošu savu dēlu, ka es pēkšņi saprotu, ka viņš daudz ko nezina par maniem misijas ceļojumiem uz Krieviju. Ja? Tā, ka viņš ir mazs, tad, protams, viņam nestāsta. Tagad, ka viņš ir pieaudzis, tad domā, jā, bet viņš jau to nemaz nezina, ka es tur biju armijā Uzbekijā vai Sibīrijā ar māceklību, ja, daudz tādas lietas. Mēs esam tik bagāti ar visu kaut ko iekšēji un tā kā es tiešām novēlu, ka mēs katrs ne tikai varbūt meklējam mācekļus un Pāvils, bet vienkārši iedziļinamies viens otru dzīvē vairāk. Mēs izzinām viens otru dzīvi, jo man patīk klausīties Monopolu, ja, Latvijas rādio, kad cilvēks stāsta par savu dzīvi. Tik interesanti. Jeb arī ar dziesmu par dzīvi, tas arī man viens no raidījumiem, kas man patīk. Tā kā mēs esam tāds bagātības salas, un daudzreiz mēs paējam garām viens otram, un tā, sveiki, kā tev iet, un viss ir labi, jā, man arī labi. Bet tā, man ļoti patīk arī Salma pamācībās tāds, tas gan vairāk angliski skan, bet mēs esam tā kā akas, ja, kur gudrs cilvēks zina, kā izsmelt no tevis, ja, un tā izsmelšana ir caur labiem jautājumiem. Mēs varam izsmelt ārā to, kas tevī ir iekšā, ja, un tas mans novēlams, ka mēs vairāk tā kā iepazīstam viens otru. Vai tas ir gan, ja tev ir kaut kāds māceklis, vai vienkārši draudzē kāds cilvēks, vai vispār dzīvē, ka mēs veltam to, ka ieklausamies viens otrā. Un arī uzdodam labus jautājumus. Man liekas, tas ļoti svarīgi. Tu jau laikam esi profesionāls uzdot jautājumus. Nē, bet katrā ziņā šodien bija ļoti liels prieks smelt no aivja akas. Ir forši. Tur daudz, kas ir iekšā. Paldies par iespēju, jā. Ļoti labi. Man bija jāapgūst jaunas tehnoloģijas, tā kā man bija jāmācās daudz kas jauns. Un tagad, kad Aivis to ir apguvis, tad varbūt, ka var pat, ja kāds grib būt grib ļoti Aivi sev par skolotāju, un ja nu Aivis piekrīt, pie manis var atnākt pēc grāmatas, Reku šitā te Zoomā, WhatsAppā arī var tikties. Viņš šobrīd Anglijā. Vispār mierīgi, jā. Ja ir kāds fat person around. ne burtiski. Kad Aivis bija mans māceklis, es tajā laikā biju ļoti kaulains, ļoti tievs. Un tad viņš teica, tu esi tievākais cilvēks, kuru zinu, bet tāpat laikā visresnākais, jo atbilst šim te fat terminam. Jau uz toreiz tu to minēji, jā? Jā, toreiz tu man teici, ka es esmu ļoti fat. Tas ir forši. Kaut arī bija kaulains. Super. Redz, viss dzīves garumā tas seko, tas princips, jā. Tas ir svarīgi. Svarīgi ir ieraudzīt tos cilvēkus. Man liekas, ka tevi es arī ieraudzīju. Varbūt tevī bija kaut kāds kautrīgums, bet es jūtu, ka tu meklē, jā. Un nostrādāju. Vēl šobaldienu meklēju un kaut kur dodos. Jā.
iestumsim viens otru. Tagad šajā laikā, kad mums visiem patīk norobežoties un komunicēt tādā distancēti, tad varbūt ir vērts burtiski iestumt. Iegriezt ratu. Jā. Labi. Lielais paldies par šo interviju. Paldies par iespēju, jā. Ja kāds grib vēl vairāk iepazīt Aivi, tad nākamā intervija meklējiet, kur viņš ir kā fotogrāfs. Bet jā, tagad saku lielais paldies. Paldies jums, kas līdz šim brīdim noklausījāties. Ceru, ka jums bija interesanti. Un tad jau tiekamies nākamajā kādā intervijā. Čau, čau! Čau! Ritīgi krūti.